Sveiki, mīļie! Šodien es gribu parunāt par tādu sajūtu, kad zeme izslīd zem mūsu kājām. Droši vien katrs no jums savā dzīvē kaut reizīti ir piedzīvojis tādu sajūtu, kad it kā zeme izslīdētu zem mūsu kājām. No kurienes, un īpaši šījos laikos, bieži vien varbūt var sajust tādu sajūtu sevī. Un no kurienes rodas šī sajūta? Patiesībā tagad mēs dzīvojam ļoti īpašā, ļoti neparastā un unikālā laikā, kad it kā veco laikmetu nomaina jaunais laikmets. Vecais laikmets, tā bija dzīve trešajā dimensijā, kurā eksistē dualitāte, labais un ļaunais, gaišais, tumšais, pozitīvais, negatīvais. Un šis laikmets ir ilgs, būtībā visu mūžu, kopš planēta eksistē, kopš eksistē cilvēku uz planētas. Un cilvēkiem šeit uz planētas ir bijusi ļoti īpaša iespēja taisni dēļ šīs dualitātes piedzīvot ļoti bagātīgas pieredzes, dzīves pieredzes, iziet bagātīgas, vērtīgas mācības, taisni dēļ šīs dualitātes, kad ir gan labais, gan ļaunais, un cilvēkiem ir bijusi iespēja piedzīvot gan vienu, gan otru. Bet tagad šo laikmetu nomaina jauns laikmets, kurā vairs šī dualitāte nebūs. Mēs, visa planēta un arī cilvēki kopā ar planētu, pāriet uz 4. un pēc tam pāries arī uz 5. dimensiju. Nu jau varētu teikt, varbūt jau ir 4. dimensijā, ja? Un pāries uz 5., kurā vairs šī dualitāte neeksistē. Ir tikai labais, pozitīvais, gaišais. Tur vairs nebūs tādas negatīvas domas, negatīvas emocijas. Un šī ir tā atšķirība, ja, kā divi ļoti, ļoti atšķirīgi laikmeti. Jaunais laikmets atšķirīgs ir ar to, kad cilvēkos pamožās garīgums. Ko nozīmē garīgums? Tad, kad dvēsele rod kontaktu ar mūsu prātu, izveidojās tāds kā kanāls, kas tā saikne starp dvēseli un prātu. Un mēs sākam garīgi pamosties. Mēs sākam vairāk sadzirdēt savu sirds balsi, kas ir dvēseles balss. Mēs vairāk sākam tai sekot, tajai ieklausīties, sajust. Būtībā visu laiku lielākā daļa cilvēku ir dzīvojusi tikai saiknē ar prātu, kad prāts nav bijis, dvēseli nav bijusi savienojusies ar prātu, dvēseli ir gulējusi kā tādā dziļā miegā. Un tāpēc var teikt, ka šajā laikā ir izveidojušās tādas kā savā veidā divu veidu grupas, cilvēku grupas. Tie, kuri ir pamodušies, kuriem dvēseli ir pamodusies, kuriem ir pamodies garīgums. Un tie, kuri vēl ir dziļā miegā, kuriem dvēseli ir dziļā miegā, kuri dzīvo dzīvi kontaktā ar prātu, bet prātam nav kontakts ar dvēseli. Un tādā veidā ir izveidojušās tādas kā divas cilvēku grupas. Tie, kuri pamodušies, ja, tie, protams, ir ļoti
ļoti dažādos līmeņos, jā, kur ir jau ļoti daudz, ļoti pamodušies, kur tikai tikko, jā, pamodušies. Tas jau ir cits stāsts, bet runa ir taisna par šo. Arī planēta nu jau ir augstās vibrācijās. Līdz šim uz planētas nāca periodiski augstu vibrāciju enerģijas, bet sākot ar šo gadu šīs enerģijas jau ir sākušas nākt regulāri. Tās maina planētu, tās maina dabu, maina mūsu cilvēkus, arī maina mūsu fiziskajos ķermeņos kaut kādus procesus, jā. Notiek ļoti, ļoti lielas pārmaiņas taisni enerģētiskā līmenī, un nu jau mēs daudz ko varam sajust, jā. Visādas dīvainības, neparastas lietas jau tīri fiziski, paši sevī. Mums apkārt, mūsu cilvēkos, kas mums ir apkārt, jā, mēs jau ļoti vizuāli redzam un fiziski sajūtam, jā, ka kaut kas ir savādāk ne tā, kā bija kādreiz. Dēļ šī iemesla, kad ir tādi cilvēki, jā, kuros garīgums ir pamodies, kuros ir radies dvēselē kontakts ar prātu, un ir tādi cilvēki, kuri vēl aizvien dzīvo saskaņā ar savu prātu, kuros vēl nav radies šīs dvēseles kontakts ar prātu. Te ir tās atšķirības. Un mēs to ļoti bieži tagad varam pamanīt arī savā ikdienā. Starp mums tuvajiem, mīļajiem cilvēkiem, mūsu tuviniekiem, bieži ar kādiem no tuviniekiem, jā, mēs vairs nesaprotamies tā kā kādreiz. Bieži vien rodās kaut kādas domstarpības, nesaprašanās. No kaut kādiem tuviniekiem, ja mēs saņemam neparastas reakcijas, ja, nesapratni, rodas kaut kādi konflikti. Un tas notiek taisni dēļ šī iemesla, ka mēs atšķiramies pēc vibrācijām. Un arī šie cilvēki, ja, viņi nezin, viņi nesaprot, viņiem nav ne jausmas, kas notiek ar planētu un ar cilvēkiem. Viņi vēl ļoti dziļi dzīvo 3. dimensijā, dualitātē, vairāk vadoties pēc materiālajām vērtībām, viņiem tādas ir vēl aizvien svarīgas, ja. Viņi jūt psiholoģisku diskomfortu. Viņi jūt, ka kaut kas mainās, kaut kas ir savādāk, ka cilvēki vairs nav tādi, kā bija. Un tas arī viņos izraisa šo nesapratni, šīs dīvainās, neparastās reakcijas viņos, ja. Viņi uz tām reaģē, bet viņi nesaprot, kas notiek ar planētu, kas notiek ar cilvēkiem. Un ir tie, kuros garīgums ir pamodies, katram tas notic savādākā veidā, katram tas notiek savā tempā, kam ātrāk, kam lēnāk, ja. Tā jau ir cita tēma, bet ir šie cilvēki, kuros garīgums ir pamodies, kuros ir atļusies šī saikne starp dvēseli un prātu. Dvēseli un prāts ir radis kontaktu viens ar otru. Un mēs jau sākam vadīties pēc dvēseles balss, pēc tā, kā dvēsele jūtas, ko viņi mums saka priekšā. Jā. Pamožoties garīgumā, mūsos arī sāk izveidoties, sāk rasties jaunas sajūtas, smalkās sajūtas. Jā. Tā ir intuīcija izstrādājas vairāk. Un arī savādāku veidu. Agrāk mums bija tīri tādas fiziskas sajūtas, ja, oža, smarža, garša, tauste, dzirde, redze, ja. Bet tagad mums parādās arī cita veida sajūtas, ja, kas ir smalkās sajūtas. Un tās attīstās, rodas cilvēkiem, ja, kuros ir pamodies garīgums.
Un tāpēc arī vairākiem cilvēkiem rodas šī sajūta, ja, ar viņiem kaut kas notiek, viņos rodās diskomforts, viņos rodās kaut kāda neizpratne, ja, kad kaut kas ir savādāk, kaut kas nav tā kā vajag, kad cilvēki arī ir savādāki un citi ir tādi, ar kuriem viņi vairs nesaprotās. Ja. Un rodas šis iekšējais diskomforts, rodas tā kā lielāka plaisa starp šāda veida cilvēkiem, kuri vēl dzīvo 3. dimensijā. Tās ir zemes vibrācijas, jā, kur vēl aizvien ir diezgan daudz negatīvas domas, negatīvas emocijas. Viņi vēl aizvien vairāk ir fokusējušies uz materiālām lietām, kas viņiem ir vairāk svarīgas, jā, nav šis garīgums. Un otra veida cilvēki, kuriem ir pamodies garīgums, kuriem jau mainās domāšanas veids, mainās uztver, kā viņi uztver cilvēkus, sevi, pasauli, sev apkārt. Tas viss mainās, mīļie. Enerģētiskā līmenī, un jau bieži vien mēs arī to tīri vizuāli redzam, ja, tīri fiziski sajūtam. Tas jau vairs nav kaut kas tāds īpašs, kas notiek ar dažiem cilvēkiem, ja, bet tas jau notiek jau diezgan daudziem cilvēkiem un jūtami. Vizuāli redzami, fiziski sajūtami, noteikti arī paši esat to sajutuši, redzējuši. Un ar katru dienu šī plaisa starp šīm divām grupām veidojas arvien lielāka un lielāka. Jo katra šī grupa atrodas pilnīgi dažādā vibrāciju līmenī, dažādās enerģijās. Augstās vibrācijas, tās ir gaišas, pozitīvas enerģijas. Zemes vibrācijas, tās ir zemes enerģijas, negatīvas emocijas, negatīvas domas. Ar to mēs arī atšķiramies, un tāpēc arī starp mums rodas šī nesaprašanās, rodas tāda sajūta, ja mēs vairs nespējam sarunāties, mēs vairs nespējam saprasties viens ar otru. Tā kā pilnīgi dažādās valodās runājam, pat varētu teikt, ja. No tā arī rodās visas šīs sajūtas, un īpaši šiem cilvēkiem, kur vēl nav pamodušies, varbūt bieži vien rodas šīs sajūta, ja, kas sāk zust pamats zem kājām, sāk zust zeme zem kājām, ja. Viņi jūt psiholoģiski, viņi jūt fiziski, emocionāli, ka kaut kas notiek, bet viņi nezina un nesaprot, kas tas ir. Bet mēs tie, kuri zinām un saprotam, kas tas ir, kāpēc tas tā notiek, mēs šiem cilvēkiem savā ziņā varam palīdzēt. Bet arī ir jāsaprot, ir jāmāk atrast veids, kā mēs to viņiem varam pastāstīt, paskaidrot, tā, lai viņi ar savu saprašanas līmeni spētu to saprast. Un lai arī viņiem viss šis process notiektu harmoniskāk un vieglāk. Ja, lai tas nebūtu pilnīgā neziņā par to, kas notiek, ja, lai viņos nerastos šis milzīgais diskomforts, neziņa un nesapratne, ja, kas viņos varbūt rada kaut kādas, varbūt pat kaut kāda veida paniku iekšā, jā, bailes, kad zem tā visu var slēpties kaut kāda veida emocijas, jā, kaut kādas negatīvas, jo viņi nezina, nesaprot, kas tas ir, kas notiek ar viņiem, kas notiek ar cilvēkiem apkārt. Bet mēs tie, kuri zinām, kuros šis garīgums jau ir pamodies, mēs šiem cilvēkiem varam palīdzēt. Bet vienīgais ir jāzina un jāmāk atrast veidu, kā mēs to varam izdarīt. Jo viņu līmenis ar mūsu līmeni ļoti, ļoti atšķirs. Mēs esam pilnīgi kā aizas, jā, katrs savā pusē. Un tā kā ir jāatrod tas zelta vidusceļš, jā, kā mēs tomēr šiem cilvēkiem varam palīdzēt un kā mēs varam savus attiecības saglabāt un uzlabot mūsu saprašanos. Tā lūk.
tas ar mums notiek, ar mums un ar mūsu planētu mīļie.